Nu, sveiks! Mēs esam 7T+1 sadaļā. Šodien mēs esam ciemos pie Anda Mikusa Gestes. Pirmkārt, Andi, paldies, ka uzaicināji. Mēs nākam ar dāvanu. Forši. Jā, tātad reku tev ir viens suvenīrs no turnīra, kur tu spēlē. Mēs arī mazliet par viņu parunāsim. Aha. Unikāls, starp citu, unikāls kepons. Vai tā ir kepons? Paldies. Tāda, man liekas, Latvijai saražot tikai 10. Tā kā cerams, ka tev derēs. Derēs. Un nezinu, cik daudz lasu grāmatas šobrīd. Viena grāmata par brīdžu, par pirmiem gājieniem. Kaut kur es dzirdēju, ka it kā tev tur jāpiestrādā pie šī. Jā. Tā kā, bet vispār šitas pirms gulētiešanas ļoti labs, jo tu vari viena problēma, otra problēma, un tad... Tieši laikā, jo es esmu nolēmis uzsākt digitālo detoksu. Ja jūs neziniet, kas tāds ir, tas ir nelīst iekšā sociālajos tīklos un lasīt grāmatas uz pāris dienām taisni noder. Super. Ideāli. Paldies. Nu, sāksim ar tradicionālo jautājumu. Kādos apstākļos un kāpēc tu sāki spēlēt brīdžu? Tad man jāstāsta laikam viss. Viss, obligāti. Kā es sāku spēlēt brīdžu, es neatceros, bet es atceros pirmo reizi, kad es spēlēju saucamo Roberi. Mana mamma strādāja Bulduros sanatorijā, un kad brauca ar vilcienu, tad pirms Bulduru stacijas bija tāda mājiņa turnīte, tagad tā ir nojaukta, un mums tur bija vasarnīca. Es spēlēju šahu, un kaut kādā veidā es biju ar dažiem šahistiem, un tā skaitā Andru Kalpi, kas tajā laikā bija Breice. Mēs spēlējām brīdžu. Man ir gadi 12. Un tajā turnītī mēs spēlējām, protams, gājām gulēt, un no rīta Andra izstaipījās tajā turnītī tieši tajā brīdī, kad māte brauca ar vilcienu uz darbu. Viņa turnītī redzēja šahisti Andru Breici. Uz ko man bija jautājums, Dēliņ, tev ir 13 gadi, kas tas tāds ir? Tā es atceros, ka brīdžu es spēlēju pirmo reizi 13 gados. Un tad, kā viens no šahistiem bija diezgan tāds notikums, ka es biju Latvijas šahu izlasē, un es spēlēju ļoti spēcīgā komandā, kur tur ir Šīrovs, Štabālovs, tādi, kas tur bija top 100 pasaulē. Un pēc reizes laikos tas vēl bija, un izlases, tās ekspektācijas uz izlasi bija milzīgas, un mums bija pēc reizes daudz Spartakiādu, kur mums bija paredzēts tikt iekšā pirmajā sešniekā. Noteikti, ja ne augstāk, bet mēs izgāzāmies uz milzu blīkšķi un vajadzēja atrast vainīgos, un tad man un vēl viena komanda biedra diskvalificēja no šahu uz 2 gadiem. Vienkārši par sliktu rezultātu? Jā, sliktu rezultātu, jā, taču man padomu laiks, tas ir, tas bija ļoti nopietni. Tur arī... Tā bija Latvijas PSR izlase, jā? Latvijas PSR jauniešu izlase, jā. Spartakiāda Taškentā, 84. gads. Un tad es eju pa ielu, bēdīgs, tieši es gāju Latvijas vīriešu čempionātu šahā, kur man paziņoja to tikai, ka tas diskvalificēts. Eju un skatos, nāk pretī šahista Andra, tad jau viņš bija Kalpa. Mēs Breice, saka, ko tu dari portfeļu? Es saku, tā notiek tādas lietas, un saka, ejam spēlēt brīdžu. Un tā es nonācu brīdžā otrais, pateicoties Andrai Breicei Kalpē. Paldies, Andra. Bet, restīvi,
pat tā bāzīti šāks Jā. līdz tam notikumam. Jā. Un tad viss šāks vairs kopš tā laika neesmu spēlējis. Es domāju, tādā sportiskā līmenī. Es pārkāpu diskvalifikācijas noteikumus, un es biju Austrālijā un spēlēju Austrālijā šāku turnīrā. Tas bija Dienvidu Austrālijas čempionāts, kuras ieņem 2. vietu, jo tur neviens nezināja, kas es tāds esmu. ELO sistēmā es nebiju tajā reitingu sistēmā iekšā. Un es pārkāpu, es tad spēlēju, bet principā, kā es sāku spēlēt brīdī, šāku nomet. Tā bija. Tad tas ir kaut kāda 80. gadu vidus, ja sanāk? Jā, tas ir 85. gads. Un uzreiz tas... 85. jā, un pēc tam es vienreiz tikai 88. spēlēju šāku. Jā, man uzreiz sagatavots vairākas bildes, ja? Jā, tieši te ne tikai Andra, bet arī Anita, Gundaga, Maija. Droši vien Mārtiņš vēlāk varēs pievilkt mazliet tuvāk. Andis, Andrejs, ar Andreju jūs daudz spēlēt kopā, vai ne? Jā, kāds 8 gadus, jā. Tik ilgi pat, jā? Tu atceries, kas tas ir pa gadu? Tā ir Vendene, droši vien pirmā, tie ir Ronīši varētu būt. Briedis, man ir saglabāts, ka tie ir Ronīši 88. gads. Jā, varētu tā būt. Daudz priedes, daudz priecīgi cilvēki, bet jaunieši maz, ne? Tu viens no jaunākajiem. Jā, principā mēs bijām kaut kādi 8, laikam, no šāka pārsvarā, kas ir palicis no šāka Dainis Uļjanovs, un bija vēl tāds Roberts Ilks, un vēl daži kadri, bet viņi pārstāja spēlēt. Gan šāka, gan brīdži pārstāja. Jā. Bet principā tajā, tagad mums ir daudz jauniešu. Sāk jau ar katru gadu paliek tas vecums jaunāks un jaunāks, kad sāk spēlēt. Agrāk man bija baigā skepsis, kāpēc mēs tik agri mēģinām jauniešus iesaistīt brīdžā. Tad teiksim, jūsu gadījumā visi, kas sāk, viņi jau bija pieauguši, var teikt, vai ne? Teiksim, tu pats sāk, kas 17, 18 gadi, ja? Sanāk 18 plus, bijām visi. Jā. Sākumā jau, vai ne? Jā. Visi, principā viens un tas pats gads mēs bijām no 68 līdz 68 gadam. Tajā vecuma grupā, jā, kaut kā 18, 19, 20. Bet tā kā vieglāk tavuprāt ir sākt tajā vecumā, vai labāk jau bišķiņ tā kā ātrāk? Dažādi tie viedokļi vienkārši, ir citi, kas stingri nedrīkst tur no, vidusskola, tas ir ātrākais, kad sāk, jo tā iztēlē slikti darbojas. Ka jāredz laukums. Nē, es kategoriski nepiekrītu. Jautājums. Mums šakā bija tāda aizraušanās spēlēt aplošā. Kad bez laukuma redzēšanas galvā spēlē, tādi izrādās, ka tas bojā acis. Jo tur kaut kā no tās iztēles, tur acīm redzot kaut kāds spiediens, vismaz tāda fabula bija un teica, ka nevajag to darīt. Bet, protams, iztēle sāk darboties, man liekas, gados 7, 8. Jo bērns taču fantazē un iztēlojās. Vienkārši mēs viena esam vairāk vizuāļi, viena audiāļi, viena taktīlie, bet šī te iztēle, loģiskā domāšana, protams, ir jāļauj bērniem spēlēt. Un es pat teiktu, ka bērniem skolā būtu labi mācīt gan šahu, gan brīdži, gan pokeru. Pokeru arī. Pokeru tieši tāpēc, ka pokerā ir daudzas specifiskas lietas saistībā ar bankrola naudu, kas tev ir
cik ieguldīt, kā ieguldīt, kādu likmi likt vai blefot, neblefot, taisīt spiedienu, netaisīt spiedienu un tā tālāk. Kad bērnam attīsta sapratni gan par naudu, gan par resursiem, gan par visu pārējo. Es liktu šāku, brīdžu, pokeru un dambres droši vien arī kā obligātos mācību priekšmets. Un droši vien, ka sākt ar kaut kādu klasīti trešu. Tā kā tas, ka tur ir jāsauc bērna psihe, protams, bērniem ir ļoti būtiski runāties un strādāt un darboties. Un te jāsaka tev liels paldies, tāpēc, ka bērniem tu patīc, līdz ar to viņi arī tam bridžam salido apkārt un paliek tajā bridžā, jo trenerim ir milzīga nozīme, līdz ar to, ja bērns piesaista bridžam, tad būtu labi, kad viņam būtu šis te treneris. Jo atstāt viņus viens pašs tajā, pirmkārt bērni sadistiski un viens otram rīklu pārgraudīt, ceļš tiekam ir 5., 6., 7. Brutālāki. Jā, atradīs vājāko, un tad tas beigsies slikti. Starp citu, mums tā bija šahā. Tās tika veicināts, mēs priecājāmies par to, ka komandas biedrs zaudē. Mums teica ļoti labi viņus saukt par idiotiem, un viss šo tas bija vienkārši brutāli un ļauni. Tagad aktinot atpakaļ, kādi mēs bijām tajā šaha komandā. Jo tā šķita, ka tā būs konkurence un tā varēs, attiecībā pret komandas biedriem, tu būs motivētāks, labāk spēlēt, jo, ja tu zaudēs, tev viss nosauks par idiotu. Kas bridžā, protams, ir sadarbība, un tāpēc bērniem, es droši vien laistu no 10 gadiem pieaugušā pavadībā, jo bridžā jau var atstrādāt arī visas partnerības, sadarbības un vispār. Sīkāk parunāsim, bet tu tieminies par treneriem. Šahā tev bija treneri, tu šeit vairāk. Nebija kaut kāds pamattreneris, tur izlasē vēl kaut kāds treneris. Bridžā jūs sākāt 17-18 gados, ja? Vispār, kas bija Andra ar droši vien kaut kādu, pierakstiem, jā? Bija klāt, Tu biji kā skolā, bija Andra klāta un visi, un drukā. Jā, Andrai bija kaut kāda klāta, iespējams kaut kāda grāmata, katrā ziņā es 3 naktis negulēju, sēdēju, jo man tik ļoti tas viss patika. Mēs spēlējam, protams, Roberu un uz naudu. Un, protams, kad nauda ir, un Roberts bija labākais treneris. Jā, jūs gājāt to patieso. Īstu. Jā. Skaidra bilde, tu esi jauns bridžis, kurš spēlē mazāk par nedēļu, un tu nokļūsti tādā Latvijas izlases Roberta kompānijā. Tad tu pa vienu nakti kļūst daudz gudrāk. Bet var viss krākas izlasīt. Par tresi ir jāuzsāt, bet Halgais ir noteikti. Bet šī bildē jau, tu jau esi kaut kāds 3-4 gadus spēlējuši, ne? Man ir rakstīts 88. gads, bet tas tāds... 84. 85. Jā, es tajā laikā sāku spēlēt, tas sanāk, ka tā 3 gadi nospēlēt, jā. Uzreiz pārliksim ātri, varbūt uz nākamo. Šī bildes viņa tikai pirms pāris dienā ieraudzīja. Man liekas, Anita atsūtīja man šo bildi, viņa teica, ka tas ir... izbraukums Polijā, restīvi 88. gads.
88 jau tāda pusprofesionāli, ja tā var teikt. Nu, varbūt ne atalgojuma ziņā, bet attieksmes ziņā. Jā, pilnīgi noteikti. Un šis ir pirmais izbrauciens ārpus PSRS. Man bija Volga balta, un attiecīgi mēs braucām pāri robežām, vispār bija baigi forši. Tu atceries šo turnīru, ja? Pašu turnīru laikam es neatceros, tas varētu būt kaut kāds Varšavas Grand Prix, kas tur bija. Bet Jānis runāja poliski, mēs tajā laikā neko poliski nerunājām, un tad jau vēl bija laiki, kad kontrā bez 4 bija 700, tad viss kontrs bija pozitīvs, nebija tādas negatīvās kontrs, restīvi bija mazliet cits bričs. Izstāst, ka Jānis Bendiks senāks, kādam kaut ko pārliecina, droši vien polim Anita piekrīt, tu ar tādu smīdu, tā ir, jāpār ticēt, bet Andrejam tāds poker face, es esmu, nezinu, pats smukākais fotografējot man. Jā, mēs godīgi sakot kontekstu neatceros tā. Es atceros tur tādas maziņas epizodes, vairāk to, kā mēs uz robežas stāvējām. Tur bija tā, ka pirmo reizi ārpus PSRS, protams, mēs tādu stipri satraukti un bija nenormāli augsts. Un es atceros, Anītis sarīvēja rokas, un to muitnieks uzreiz ieraudzīja, ka viņi rīvē rokas, un tad viss mūs lika pārkrāvēt. Jā, bet tad jau bija maisam gals vaļā, cik vēl tajā laikā mums bija jāiet uz ārlietu ministriju Latvijas PSR. Un mums bija zilās tādas diplomātiskās pastes, mums bija jādabūt vīzas uz Poliju, Čehiju un vēl kaut kur tur bija viena vīza, un tad bija vesels tāds process. Kurš bija tāds... Bet aizbraukt varēja tikai uz sadraudzības valstīm. Nosacīt sadraudzības. Polija, Čehija, kas tur Dienvidslāvija, Rumānija. Tas sākās ļoti ātri, 88. gadā. Man liekas, ka Maija brauca jau uz Franciju, tur, kur viņi bija uzaicināta, jo tas bija ļoti eksotiski no Padomju Savienības, tur kaut kādi bridžisti pēkšņi brauks un spēlēs Francijā, un neviens nebija bijis ārpus socbloka, un tur izrādās minibārs, un tad viņi to minibāru... Starp citu, tas ir ļoti labs stāsts, ko Maija stāstīja. Tas ir viena bridžu leģenda. Minibārā. Andrejs Šuņņevs tev blakus, ja tajā laikā jūs spēlēt pārī, un tu teici 8 gadus spēlēt. Jā. Tajā laikā, bridžs pie mums, var teikt, nav. Ļoti minimāli, vai ne? Ir un daudz. Daudz, ja? Ir un daudz. Ir katru mēnesi ir turnīri Igaunijā, ir Ronīši, ir PSRS čempionāts, tur pirmā līga, augstākā līga, PSRS pārčempionāts, uz kur vēl jāatlasās, tu nevar viņā tikt iekšā. Sanāk reizi mēnesī turnīrs ir pilnīgi noteikti. Mēs vācāmies spēlēt arī pie Irīnas Vladimirovas katru nedēļu. Tāda bija arī šie lielie Latvijas turnīri. Cik tā ir viņa tev blakus? Jā. Iepriekšējā bildē. Irīna Vladimirovna. Un Andrejs arī blakus. Jā. Jā. Andrejs un Jānis bija pažarnieki. Jā. Un attiecīgi viņi strādāja vienā tajā pažarnieku depā, un tā Andrejs nonāca bridžā caur Jānu, un mēs kaut kā tur sarunājām spēlēt, un tā arī sākām spēlēt. Tādi mēs kādas reizes 5 bijām Latvijas čempionu pārvas,
un nereizi neesmu bijuši Latvijas čempionu komandās. Es esmu kopā kādas 7 reizes vinnējis pārčempionātu un nereizi neesmu bijis Latvijas čempions komandās. Vispār? Nereizi. Tā kā man Šodien ir tāds pilnīgs. Līdz komandu čempionātam mēs vēl tiksim, ceļš šī gada, bet ar Šurņu jūs daudz trenējaties, vai ne? Jā. Daudz braukājāt, daudz spēlējāt, bet bija, teiksim, nezinu, tur iespēja augstāk, tālāk tikt, vai tas, nezinu. Bija tās augstākās lietas, bija PSRS čempionāti, PSRS pārčempionāts, kas bija ļoti spēcīgs turnīrs, un PSRS komandu čempionāts augstākā līga, un tur pārsvarā spēlēja arī tāds jauks komandas. Mums bija no Ļeņingradas tur komandā, un mūs paņēma tādu stipri Krievijas pāri. Un tur arī briģistiski bija viena no jaukākajām lietām, kas ir manā mūžā notikusi, ko Andrejs izdarīja, bet tas būs pa garu stāsts. Un tajā PSRS kontekstā tur bija daudz kur cīnīties, jo, ja tu esi tur PSRS tajā čempionātā trīniekā pārvalcību komandās, tad tu esi eksperts. Jā. Bet naudu tu nevarēji nopelnīt, vai varēji nopelnīt? Roberos, jā. Nē, Roberos tāds mazliet savādi, bet, teiksim, tu vinnēji, nezinu, tu PSRS čempi, tu dabūji bolu, tu baltās. Nē, tā bija vecā. Nē, tādā ziņā nebija naudas balvas, bet, tās nebija lielas aptuveni tāds, kā tagad, teiksim, kaut kādā Igaunijas turnīrā, līdzīgi tas bija tam. Tas, kā jebkurš hobijs, vairāk vai mazāk ir par fanu. Jūs teicāt, jūs daudz trenējāties tajā laikā, bet ko nozīmē trenēšanās tajā laikā? Tas bija, ja jums bija treneris, vai jūs mēģināt atrast visu veidu informāciju par brīdžu, vai jūs vienkārši ļoti daudz spēlējāt? Mēs laikam bijām pirmais pāris Latvijā, kas to darīja. Mums bija uzdevumi, kurus mēs risinājām, solīšanas uzdevumus, kurus risinājām, runājāmies par sistēmu, un to darījām reiz 2 nedēļā. Tā diezgan nopietni darbojāmies, un tas momentā tā kā parādījās arī rezultātos. Bijām tur tādi jauni un entuziastiski un meklējām tur pat tādas lietas, ko labāk ēst un neēst, un dzert un nedzert. Un, tā pieķerāmies lietai. Bet 3. 6. dzimtenī. Tā jau tomēr vajadzēja. Rekur, glāzītes. 3. sesija pēc turnīra, sadarbība apstaršana. Bišķiņ jau vajadzēja dzimtenīt. Tas bija, tajā vecumā ziņā un vēl varēja. Jā. Bet, teiksim, Andrejs, var teikt, izvēlējās iet to profesionālo ceļu, mēģināt. Es nezinu, tu esi viņu saticis. Ne, es viņu sen neesmu saticis. Viņš, cik es zinu, Krievijā spēlē, joprojām spēlē, ne augstākajā līmenī, bet tādā vidējā līmenī spēlē pusprofesionāli vai profesionāli brīži, bet tu vairāk izvēlējies, nezinu, tur aiziet mācīties, ja? Tad, kad jūs, nezinu, pārstājāt spēlēt. Teici, kaut kā 90. gadi, tu taču studēji jau 90. gadus. Tur viss bija savādāk. Mēs spēlējām līdz es nonācu sektā. Ne tikai es vēl tur vēl brīdis mēģināju iebraukt. Kā jau tu esi sektā, tad tu mēģini pārējos pārliecināt, ka jums arī draugi jānāk ir ar ļoti atteikt uz sektu. Tad tur jāniek pievilkums, mēs kļuvām par Latvijas čempioniem, un tad sektas tēd bija Krievijā, Sibīrijā, tad bija jābrauc turien dzīvot.
Tas tā galvaspilsēta. Jā, bet tur arī palika un dzīvo vēl joprojām. Es kaut kā atmaucu atpakaļ no turienes, bet tas izkritiens bija dēļ šīs tekstu padarīšanas. Un tāpēc bija tie aptuveni 10 gadi tas pārtraukums. Ka tu vari teikt, vispār nespēlēji, vai? Es nespēlēju vispār, jā. Jo mani, teiksim, es sāku spēlēt kaut kad vidusskolā, nezinu, 90 kaut kādā 5. gadā, piemēram. Es miglaini atceros jūsu klubā. Jo es sāku iet uz klubu 9. vai 10. klasē, jūs tur bijāt tālāk. Tāda mūsu normāla pazīšanās tiešām ir līdz nākamā bilde. Es nezinu, vai tu atceries vai neatceries. Tas ir 2006. gads. Iespējams, ka tas ir Igaunijas čempions. Tu atceries to turnīru, starp citu? Nē, es atceros, ka mēs viņu vinnējām, mums medaļu neiedeva. Tā ir jau uzreiz nākamā bilde. Man liekas, tas ir 2006. gads. Mēs vinnējām, mums tik tiešām neiedeva medaļas. Tas nav lielais konverts ar buteri, ar kronām. Tas ir... Diploms varbūt? Nē, tas ir vienkārši labi, ka mēs esam vietā. Es no tā, iespējams, ka tas vispār ir pirmais un pēdējais pāri turnīrs, ko mēs esam spēlējuši pārī. Jā. Es atceros, ka mēs aizbraucām uz Dūlu, knapi tikām finālā, svinējām, vismaz es svinēju to, ka mēs esam tikuši finālā. Mēs, man liekas, no 26 pāriem tikām, kā 24. vai 25. Es atceros, ka man svētdienas rīt bija ļoti grūts, nezinu, pieļauju, ka tev bija ok, bet un pirmajā sadalījumā es pieļauju rupu kļūdu. Ants, iespējams, to neatcerās, bet Ants neko nepateica. Viņš tikai tā kā nopūtās, un tas tevišķais skatiens, starp citu, caur ekrānu, caur to lupu, var redzēt, kad attaisa. Tas tevišķais, bet vispār tevišķais skatiens, es sapratu, ka tā nedrīkst vajag spēlēt. Un tā mēs beigās sākām, uzreiz labu minējām. Starp citu, cik svarīgi ir, iespējams, tu neatceries to epizodu. Neatceries to kļūdu. Es arī neatceros, es faktu atceros. Cik svarīgi tajā brīdžā būt atbalstam savam partnerim. Nevis tur, teici, šahā, vai tur bez mazliet nolamāt, ka tu esi, nezinu, tur idiots vai ko. Brīdžā, cik svarīgi ir, nezinu, tur uzmundrināt vai neko neteikt. Tas ir jāsarunā individuāli, tāpēc, ka vienam vajag, lai pasaka stingrākus vārdus, vienam vajag, lai neko nepasaka, vienam vajag, lai ir kaut kas neitrāls. Ar tev pašam? Man, es jau saprotu, ko es ar pīt darīt. Līdz ar to es pasaku sorry, un tad man diezgan būtiski, lai tā arī tas paliek. Es tiku partneris tev pat neko nesaka. Vienkārši pieņem. Kad braucam tālāk. Es esmu tāds, ka drīzāk man vajag neitrāli, lai es varu tālāk mierīgi domāt, un lai es neiekrītu tur dziļāk tur emocijās, un man nevajag specifiski paiet, un drīzāk paiet nekā lamāt. Ja man lamāt, tad savalkos. Bet man liekas, tas ir nenormāli individuāli, kā viss brīčā. Katra partnerība ir individuāli, tāpēc acīm var redzēt, ka mums tiešām bija cīņa uz iepriekšējais vārds, kas ir bijis iespējams ar atzīmēšanu. Es atceros noteikti. Es tikai nezinu, vai mēs atzīmējam vienkārši tā, lai pasaka. Tas nebija Tallinā. Tas ir Tallinā? Jā, Tallinā. Vai tas slavenajā dzingalī? Jā. Tur mēs nebijām vienīgie latviešu dzingalī. Naktī tagad. Bet labi, lai nu kā. Tā ir tāda īpatnēja bilde. Es nezinu, vai tu spēji atcerēties, no kurienes viņi ir. Nē. Tas ir Bena Hejes mūzikas kaste. Bens Hejes, daudzi iespējams vispār pirmo reizi dzird tādu pasaku tēlu, var teikt, jā.
cilvēks no Zviedrijas, Brita un Zviedra Krustojums. Britu pals, jā. kurš savā laikā bija gan jūsu biznesa, tā kā partneris, jā? Nu, ja to var saukt par biznesu un par partneri, tad mēs katrā ziņā Benu ļoti mīlējām. Bens bija ir neviennozīmīga personība, bet ļoti, ļoti spilgts. Jā. Un viņš brīdžā ienāca caur. Neatceros, kas bija primāri bizness, un tad brīdž un bizness. Bet kaut kā sakrit, ka gan brīdž, gan bizness bija vienā šajā Bena. Bet Bena lieliskākais pienesums, viņš, protams, Zviedrijā netika ne tuvu izlasē, bet Latvijā viņš varēja spēlēt tā kā izlasē. Un tad braucām mēs uz Eiropas čempionātu, pārčempionātu. Un tā bija Roma, un gads bija kaut kāds 95. laikam. Tas ir pēc tās teiktas sanāk, jā? Jā. Un Latvija ir tikko ienākusi tādā Eiropas brīdža apritē, un tas ir Eiropas pārčempionāts, un Bens tur ir ar Jonasu to garo zirgāsim. Un viņi tika finālā, kas ir kaut kādi 72 pār, man liekas, pirmajā 72. Un viņam viens pateica, Bens tāds diezgan augstprātīgs, viņam viens pateica, you are first time in Europe, and kas viņš ir pirmo reizi Eiropā un jau ticis tik augsts un vēl kaut ko. Ar to viņš staigāja aptuveni 3 dienas. Man liekas, bija pat, ka tu biji kaut kāds kādas, un tas viņam teica, first time behave yourself. First time in Europe, behave yourself. Jā, katrā. Bet ar Benu, Jonasu, Vovu un Lienu viņš veidoja pat komandu. Jā, mēs braucām Mentonā 2002. gads, man liekas, tas ir. Ne vēl ātrāk. Ātrāk. 2005. mēs bijām Varšavā kaut kā tā, un tad Mentona bija pirms tam. Jā, mēs spēlējām komandā. Un jūs trietā veidojat vienu pāri? Mēs Lienu un Volu, mēs trietā mainījāmies, un Bens Jonasu spēlēja visu laiku, līdz viņi beidz spēlēt. Tas bija jādomā, jo viņi beidz sarunāties, beidz spēlēt. Man ar viņiem bija jābrauc atpakaļ. Mēs mašīnu, mēs braucām ar mašīnu, un visu atpakaļ ceļu viņi nepārvīja nevienu vārdu. Starp citu, es viņus abus satiku un uzspēlēju. Mēs novembrī spēlējām viņiem komandā. Bens, viņš to savu šarmu savā ziņā nav zaudējis, bet spēles kvalitāte ir kritusies, diezgan ievērojami kritusies. Bet lai nu kā, tā Varšava bija 2006. gads, kad mēs spēlējām komandā. Tu spēlēji ar Igoru Kazānovu, un Bens spēlēja Bruno. Mēs ar Māju jautājums, vai vajadzēja mums toreiz kaut kā eksperimentēt? Tas principā bija eksperiments. Salikt gan tevi, salikt ar Igoru, gan sliktākais eksperiments bija Bruno salikt ar Benu pāri. Tas bija, kā tu tagad, tas bija stulbi, kļūda, kaut kā, vai vienkārši ejam tālāk. Turnīrs nesanāca. Mēs ieguvām to, ko mēs varējām. Man liekas, tāds bija spēka samērs tajā laikā. Neko daudz vairāk mēs tur neizcīnītu. Bet vispār, mēs nebija tā, ka bija naturalizācija, bet mēs paņēmām svešas valsts spēlētājs komandā, kur, ja 90. gados, es saprotu, ka resursi bija resursi, bet nebija naudas, lai letiņiem spēlētu.
tad 21. gadsimta sākumā jau bija kaut kāds kapitāls, jau bija, varēja tikai latviešu komandas aizbraukt. Teiksim, mēs aizbraucām ar 2, es pat neatceros, viņi tur kaut kādu piešķirt devu, laikam kaut kādu minimālu devu. Nē, viņi maksāja par sevi, man liekas. Tikai, jā. Bet tajā laikā vēl tas bija neskapēc Latvijā, tā kā populāri bridžā, kad piesaistīja citu valstu spēlētāji. Tas vienmēr līdz tam bija tā un kaut kā bija. Tā tradīcija, var teikt. Jā. Un vēlāk tas tā kā sāk mainīties, ka tagad spēlēsim latvieši tikai, bet diezgan ilgu laiku tas tā arī bija. Jā, es arī atceros, 2005. gadā es piedalījos savā pirmajā Eiropas čempionātā tieši kā skoreris Latvijas Open izlasē, tur bija tas Zviedrs Spīči, tad 4. PG bija, tad vēl bija kaut kas, un tad kaut kādā 2008. vai 2009. gadā bija tā Latvijas izlase, kas bija tikai Latvijas pilsoņi, mēs labi nospēlējām, varbūt tas noteikti arī to salauz to, ka nav īsti vajadzīgi tie ārzemnieki. Jums Igauni bija junioros, un mēs vienreiz Māri pa Igauniju spēlējām. Jā, junioros vēl dažas tiem Igauniem, jo arī vēl nesen bijuši Igauni eksperimenti junior līmenī. Labi, nākamā bilde, nav baigi daudz bildes, bet te tāda forša bilde arī no Igaunijas, starp citu. Ar Jānu Ozolu tu spēlēji pāri, es spēlēju Natāliju, es tikai neatceros, un mēs vinnējām vai palikām otrie. Šoreiz Igauni gan iedeva medaļas mums. Tu starp citu krāji medaļas? Dažas krāju, jā. Kaut kādā laikā es viņus biju pārstājis krāt, jo man bija daudz no šāka laika, ļoti daudz. Žēl, ka nav no brīdža viss saglabātas, bet tagad pēdējā laikā krāja. Bet, teiksim, ar Jānu Ozolu mums līdz vēlāk būs vēl viena bilde, bet teiksim, kopš Šudņevs, jau sen, tev ir bijis tāds patstāvīgs partners, vai viņi mainās visu laiku? Un cik būtiski vispār ir šī ilgtermiņš ar partneri? Es teiktu, ka tā nav laba lieta, ilgtermiņš, kad drīzāk, kā es to redzu, mums ir, teiksim, piemērs Latvijā, tagad jau Mārcis nav Jānis, nezinu, bet viņš purgāls. Respektīvi, cilvēks spēlē kopā gadu 20, pazūd inovācija, pazūd svaigums, pazūd visu kaut kādu. Iesliet no tā, var teikt, jā? Tu pat censdamies, man liekas, nevar neiesolot. Līdz ar to es domāju, ka partnerība ir ok 1, 2, 3 gadus. Pat tā, jā? Jā, un tad, un vēl ir variants, kad ir paralēlās partnerības. Var spēlēt arī, ka rotē 3, kas zina vienu un to pašu sistēmu. Tad šī bilde, es nezinu, tu atceries vai ne, ir, man liekas, kaut kāds 10. vai 12. gads no Jūrmalas. Un mums bija tieši tāds modelis, ka mēs, man liekas, katrs ar katru uzspēlējam to turnīru. Es noteikti atceros, ka pusfinālā mēs spēlējam pārī. Tas komandu turnīrs nav pārī. Spēlējam pārī. Un, man liekas, finālā es pat neatceros, vai tu pats teici, ka tu negribi spēlēt. Jo tas bija iespējams, ka tu pats nolēmies, ka tu teici, ka tu esi jau labi nospēlējis. Un finālā, man liekas, mēs spēlējām ar Māju un Zombs ar Sergeju. Bet ko es atceros no turnīra, ka mums bija super ķīmija komandā. Cik būtiski tā ķīmija? Par to ir stāsts, ka turnīra laikā, ja ir sajūta, ka ķīmija nav, iespējams jāmaina pāri. Pat tā, ja? Pat tā, ka var dabūt svaigumiņu iekšā un mobilizāciju. Jā, es nezinu, kas īsti notiek šajās ļoti ilgajās partnerībās.
Ja tas ir profesionāli, teiksim, tagad bija Čempionu līga, kur mēs ieņēmām pēdējo vietu, tad tur bija daži profesionālie pāri, kur var redzēt, kā viņi, teiksim, spēlē. Viņi taupa katru enerģijas, šo te kripatiņu, guļ pie galda un par to, ka būtu viņiem savā starpā jau kāda komunikācija, vispār nav runas, ne viņi tur atvainojās, ne viņi paldies saka, viņi ir, matīs. Jā, tas būtu precīzākais. Iespējams, ka viņi pēc tam kaut kādā veidā tur atrēģē kaut kādas emocijas, bet tas, ka viņiem, tas ir darbs. Tu par to saņem naudu. Ja tu esi darbā un par to saņem naudu, tad tā ir viena lieta. Ja tas ir prieks un hobijs un gandarījums, un tāda acīm redzot, tas ir kaut kas cits, jo tad tās emocijas partnerībā ir dzīvas. Ja tev emocijas partnerībā dzīvas, es nezinu, kas notiek, tur 2., 3. gadā, tas viss sāk iesunot. Un tad man liekas, ka ir jātaisa kaut kādas pauzes vienam no otra, refreši, jābrauc uz turnīru ar citu cilvēku un vēl kaut kas. Es negribu teikt, ka tas ir kaut kas ļoti tūs laulībai, kad būtu jābrauc tur ar citu cilvēku. Lai svaiglīgi iegūtu, bet bridžā visticamāk, ka tas tā ir. Jā, te ir no cita gada, laikam 2 gadus vēlāk ar Jāni Neimanu jūs vinējāt, es nezinu, tas ir Inda, tas ievadnieks vai, uzaicināto pārturnīrs vai pamat pārturnīrs. Varbūt tu pats atceries? Man liekas, ka tas bija gadu pēc tam. Noteikti, mēs varam salīdzināt bildes. Mazliet vecāki, laikam esam palikuši. Jāni, tur bija Švēderiņš pār. Jā. Varbūt pat pāris gadus vai pat 3 gadus vairāk. Bet tas ir viens no tā, ko tu teici, ka vajag pamainīt tos partnerus, uzspēlēt. Jo citreiz liekas tā, ka tu atnāc, vinnē, un tad pazūd. Atnāc, vinnē, pazūd. Tev pašam nav ticies, ka tādiem periodiem ieskrien bridžu sabiedrībā, parāda, es te esmu galvenais, un tad atkal kaut kur uz brīdi ēniņā. Ir turnīri, kuros izdodas vinnēt. Tad iespējams, ka mēs atceramies viens otru pēc pirmajām vietām, kur ir vinnēt. Tagad mēs ar Jānu Ozolu vinnējām Latvijas čempionātu, bet mājas turnīrā tajā Baltic Beachā, bet kas Rīgīn vai. Mēs palikām pēdējā ratrāvī. Tas starp citu ir no tā labā turnīra, no Latvijas čempionāta bilde jau pirms 2 gadiem. Un tieši tas, ko tu pieminēji, uzvara forši, vai ne? Jā. Un tad vajadzētu arī bildi, kur ieņem pēdējo bildi. Speciāli bildi? Jā, priekš podkāstu. Starp citu, jā. Jūs kādreiz varat pieiet klāt, noķert tos, kas ir ieņēmuši pēdējo vietu, un paprasīt par nelielu samaksu, vai drīkst uztaisīt bildi. Ja sola, ka dos bietē, tad neko. Nē, varbūt, ja mēs nākt arī kaut kādām dāvaniņām. Tas var redzēt, bet tā ir cilvēka atmiņa. Mēs arī tīri sadzīviski un emocionāli atceramies labu. Tādas sliktās lietas mēs neatceramies, un ja mēs uztaisam ekskursu, tagad, teiksim, tur brīdža atmiņās, 90% būs labās. Jā, to piekrīt. Jā, par to es tāds, man selektīva atmiņa visiem ir, un tad attiecīgi. Nākamā bilde ir no tā turnīra, ko tu pieminēji, bet no pirmās dienas.
Viss tā kā tādā fokus, kārtīgs fokus, vai ne? Tad, kad tu spēlē, tu pa pārējām lietām arī kaut ko domā vai nezinu, tu vari kā pilnībā atslēgties un tikai briķi. Grūti. Dažādi ir dažādas dienas. Sliktākais ir tas moments, kad tu domā par to, ka tu domā. Respektīvi, tu skaties savās kārtīs, es skatos savās kārtīs, un tagad es tev saku, vajadzētu saskaitīt punktus. Jā. Nevis saskaitīt punktus, bet es tev saku, ka tagad vajadzētu saskaitīt punktus. Un tad notiek kaut kāda solīšana, notiek kaut kāds process, un es esmu aizmirsis, ka ir jāsaskaita punktus, es mēģinu saskaitīt punktus tagad jau. Tad ir jāatcerās, kas ir izgājis un vēl kaut kas, un tad notiek diezgan liels tāds patēriņš un fokusa, tā kā trūkums. Šeit man viss šahs palīdz. Jo šahā mums bija likums nedrīkst pārskaitīt variantus. Respektīvi, tu izskaiti galvā kaut kādu variantu, un tad tev parādās šaubiņu, un tad tu viņu skaiti vēlreiz, un tas bija tāds, ka tas ir slikta lieta. Fokus, bet es arī esmu ievērojis, ka fokusa stundas ir nomainījušās. Teiksim, iepriekš man patika vakaros spēlēt, un es kāpēc tagad patīk rītos. Runā par fokusu. Bet par kļūdām runājot, ka kļūdas tad izklausās, ka vairāk ir tad, kad prāts kaut kur mazliet tā kā psiholoģiski aizpeld, nevis, ka ir kaut kāda vai nezināšana vai aizmiršana vai vēl kaut kas, tas ir tīri, sanāk, psiholoģija, tieši kļūdas. Jā, un ir, paldies par grāmatu, ir vietas, kur es zinu, kur visticamāk kur es varu kļūdīties, kas ir, teiksim, tādas vājās vietas, bet fokusa šis zudums, viņš iespējams ir, protams, uz nogurumu un uz visādām lietām, bet uz emocijām pilnīgi notiek. Visvairāk, jā. Bet, teiksim, par to nogurums, tu esi labā fiziskā formā. Kā tev pašam, vizuāli izstāst ļoti labi. Jā, bet tu jūties labi. Tu, teiksim, nospēlēt visu dienu. Tu esi noguris, pārguris, izmocīts, vai tu esi gatavs nākamajā dienā atkal? Es neesmu tagad spēlējis kaut kādus ļoti garus turnīrus, kur būtu 4-5 dienas pēc kārtas. Man nav īsti sajēgas, kas tur notiks. 2 dienas es varu nospēlēt pilnīgi noteikti. Man fokus palielinās tajā brīdī, kad es saužu tur medaļu smaciņu. Un stimulators tev ir budvara, ne? Jā, un es palieku ļoti, tā kā koncentrēts un fokusēts. Tad, kad ir, kad nav variantu, kad nav nekāda īdreģa, nekāda, tad kļūdu skaits palielinās un tā kā tās kļūdas paliek biežākas, viņas paliek rupjākas, ir pārdzīvojums, un tad viņas paliek vēl rupjākas, vēl sliktākas līdz ar to. Jā, bet fiziskajam, protams, ir nozīme. Tīri atkāpēji viens sadalījums, tikai viens kārts. Mēs pirms tam filmējot pirmo daļu, mums bija šis pat ne uzdevums, sadalījums iz dzīves. Partners atklājas vienu pīķi, soli 2 bezturums, kā no invita fit, un partners tev pasaka 3 krusti, kas ir jebkāds minimums. Lūk, jautājums tāds, vai tu turpini
nevis investēt, bet investigēt, tas ir jautāt, ja? Partnera iespējamo sadalījumu, vai tu aizver solīšu 4 pīņiem. Mēs pārsteidzām mazliet nesagatavot jautājumu. Es mēģinu atcerēties, lai es to sadalījumu zinu, jo man kaut kas ļoti līdzīgs bija. Man šķiet uzliku 4 pīķus, un ar to tas arī beidzās. Tas sadalījums ir tikko kā no Latvijas koņu čempionāta. Mēs pat varam apstīties Daugava, Rubens Gests ir uzlikts 6 pīķus. Es pateicu Čers Kāraus, jā. Nezinu, varbūt kaut kāds ir interviju. Es pateicu uz 1 pīķu Čers Kāraus, tāpēc mums... Uzreiz tu taisni? Jā. Nu te jums mazliet savādāk tās sistēma ir... Jā, pareizi, jā. Te jūs uzlikāt 6. Nu redz, viss forši. Jā, man... partnerim bija labas kārtas. Es neteiktu, ka Čer Kāraus ir labs solījums, bet sajūta bija. Kārtas novērtējums, to es tev varu pateikt, ka iespējams, ka tā ir man stiprākā puse. Čuika, tā teikt. Bet čuika pie galda nav tā, ka tas ir vēl stiprāks. Vispār, nezinu, sajust partneri, sajust sevi, sajust spēli, pretinieku, visus. Teiksim, variet, izdarīt lēmumus atkarībā no situācijas. Tās jau ir par brīdžu, tāpēc man šķiet, ka cilvēks, ja šahā nav nekāds variants ar mākslīgo intelektu spēlēt, nav neviena varianta. Tad man liekas, ka brīdžā tieši šī sajūta, un kaut kā ir tā, es nezinu, no kurienes tas nāk, varbūt jums arī tā ir, ka tu ir velkot kārtas ārā no maciņa, jau jūti, vai būs ziepes vai nebūs. Es cenšos tikai pozitīvi. Dažkārt ir un taisnā māja, mēs bijām Madērā, mēs vinnējām pārturnīrā kaut kādu pirmo sesiju un kaut kā gāja. Un viens moments ir, kad ir sajūta, tas bija komandniekā, mēs ar tur bijām vinnējuši pirmo sesiju pāros, un tad, man liekas, tajā dienā bija komandnieks. Kad kaut kā pārturnīrs no rīta komandnieks pēcpusdienā ir kaut kas tam līdzīgs. Mēs tur arī ceļam pie pirmā galda, un ir sajūta, ka kāds pārslēdz. Uz negatīvo? Jā, uz negatīvo. Un viss, tā kā saulīt noriet, mākodīt, puķīt nolaid, es ko vairs nevar izdarīt. Un vienkārši sēdu un neko nevar vairāk izdarīt. Bet sajūtas, ja viņas sajūtas kopā ar kārtas novērtējumu, tad, protams, sistēmas ietvaros, bet spēlējot tikai sistēmu un neizmantojot šo te kaut kādu mazo sajūtiņu piešprici, tad... Tu teici par sevi, par partneri, bet vai tu arī lasi pretiniekus, vai tu mēģini saprast? Nav kurš to nedara. Tur, ja viņi tur šautu, drēb. Rokas trīs, Šīt vēl kārti ieliek atpakaļ. Tur ir mikrokustības, kuras tev pēc 30 gadiem jau nolasti absolūti. Līdz ar to, kad tā ir spēles sastāvdaļa, tā ir absolūts. Varbūt ne tik daudz kā pokerā, kur tas ir ceļš klātienes pokerā, tad tas ir tur 70%, jau cik tas pokers ir diezgan vienkārši spēle salīdzinoši ar brīdžu. Tur ir uz varbūtībām balstīta, bet tur tā psiholoģija ir tā kā viss. Brīdžā viņu mēģina nogriezt maksimāli nost, lai
skrīns, lai tu neredz partneri, tu redz tikai vienu pretinieku, un tu tur nedrīksti klepot, nedrīksti vēl kaut ko darīt, bet tā vai tā paliek. Jā, kaut vai pēc rokas kustībām un vēl viss, caur to mazo lodziņu kaut vai var redzēt, kāds cilvēks. Jā, un arī kaut vai starp sadalījumiem, kas notiek, kad oponents runājās, un kā viņš runājās, uz kuru oponentu vairāk uzspiest no sērijas, visas lietas. Jā. Kādas, tavuprāt, ir tās rakstura iezīmes, kas ir tā kā tipiskākas labiem bridžu spēlētājiem? Tā, padziļinātu atbildi ir vienkāršāku atbildi. Padziļinātu atbildi. Tātad mums ir 3 prāti. Zemais prāts atbild jautājumu, kas kur kad, strateģiskais vidējais prāts, kurš atbild jautājumu, ko un kā darīt, un augstais prāts, kurš atbild jautājumu, kāpēc ko darīt. Zemais prāts, kas kur kad, tā ir sistēmas atcerēšanās. Tik tev labs ir zemais prāts, tik tu labi atceries sistēmu. Ar gadiem zemais prāts paliek arvien vājāks, un cilvēki neatcerās daudz ko. Tālāk vidējais prāts, strateģiskais prāts, ko un kā darīt, kā izmantot sistēmu, kādi tur gadžeti, kādas konvencijas, kāds var strādāt labāk un tā tālāk un tā tālāk. Brīdž ir zemais prāts, plus šis strateģiskais prāts. Augstais prāts ir vajadzīgs atbildēt sev, kāpēc es to daru un kāpēc es spēlēju ar šo partneri, nevis ar to partneri. Augstais prāts traucē bridžam, tu sāc peldēt, un principā tagad ir šis zemais un strateģiskais prāts. Kad paliec zemajā prātā, tad tās sāk tev traucēt. Tu paliec par sistēmas vergu. Tu saproti tikai tas, kur kāds, mums te ir rakstīts tā, visu savu spēlēm tikai tā. Līdz ar to mēs nonākam pie secinājuma. Brīdis šis vairāk ir strateģiskais prāts, ko un kā darīt. Respektīvi, intelektuāli atlēti, kognitīvi atlēti. Tātad tev ir jābūt intelektuālam, un tev ir jābūt strateģiskam, un tev ir jāpatīk spēlēt un uzvarēt. Un šie ir viens no 6 cilvēkiem. Vidēji. Tieši spēlēt un uzvarēt? Jā, spēlēt un uzvarēt ir tā saucamie cīnītāji, mums ir amatnieki, tirgotāji, cīnītāji, valdnieki, svinētāji, gulētāji, kā arhetipi, kā iekšējās struktūras, un tā tad ir jāsakrīt, ka tu esi strateģisks, un kā tu esi šīs te cīnītājs. Jā, runa iet par tādu maksimāli stipriem spēlētājiem. Jā, ja tu esi minētājs, tad tev katrs brīdis pasākums ir svētki. Ja tu esi gulētājs, ja tu saucamais domātājs, tu mēģini izdomāt kaut kādu jaunu konvenciju, un diez vai tu būsi stiprs spēlētājs, jo, ja tu esi teorētiķis, nevienmēr teorētiķi ir stipri spēlētāji. Ja tu esi tirgotājs, tad tu mēģināsi pierādīt, ka partneris ir vainīgs pie visu un pārtirgot savas kļūdas un tā tālāk. Stiprākie spēlētāji šie te cīnītāji. Tātad tev ir jābūt gudram un cīnītājiem. Tās tevi pateica par izlases spēlētāju. Bet tas nenozīmē, ka nevar spēlēt visi citi un gūt prieku un gandarījumu. Šeit runa vairāk ir par tiem profiņiem, kuri
kuri ir arī pasaules tā kā līmenī. Un līdz ar to arī izkristalizējās, ka no 100 tādi ir 2, 3, 4. Tādi pārējiem tas ir tāds skaidrs, it sevišķi ar gadiem. Un vēl viena lieta, man ir nenormāls prieks par to, ka jaunieši ir tādos daudzumos, viņi ar tādu prieku nāk uz brīdžu, jo es atceros sevi jauniešu gados, un tagad tūlīt jau ir izēja, un pensija, un tie... Tas tikai skaitlis atceries. Jā. Tie jaunības dienu draugi vēl joprojām ir draugi, tāpat kā bija tā. Respektīvi jaunieši, kas spēlē tagad, jums būs visa dzīves garumā šie paši purni, tāpat kā tagad ar viņiem dzīvosiet vēl gadus 40 kopā, ar ko es arī ļoti apsveicu. Cilvēkiem, kas ir tuvu izējai, ļoti labi ir trenēt zemo prātu brīdžā, mācīties sistēmu, nenoveco. Jā. Forši. Paldies par dziļu atbildi. Tas pat labi, ka pieprasīt dziļāk. Atkāpēja vēl viena bilde no pēdējā Rīgina Vaits. Man viņa ļoti patīk. Tā izskatās, ka tu esi saucamajā galdā vai damijā. Tad, kad partneris spēlē, tu esi galdā. Ko tu centies darīt? Es dažkārt mēģinu pieburt, lai pretinieks iziet ne tur, kur vajag. Tā drīkst? Nē, kā tu sēdi un ejāt, Dieviņš iziet ar to. Bet tu būdams galdā zini, kur vajag iet? Un cik vajag zini? Bija diezgan jau. Nē, kā, tev, teiksim, tu liksi. Pirmā, jā, tur biežāk. Un tad, kad es atkarībā no garstāvokļa un situācijas un noguruma es tekoju līdzi izspēlē. Tu stāko līdzi? Biežāk jā, nekā nē. Bet tas, principā, par to pašu enerģijas taupīšanu, jā? Tad, kad jātaup, tad nesakoju vairāk. Bet, teiksim, jā, ir 2 sesiju turnīrs, tad es esmu labā fiziskā kondīcijā. Ir rezervs, var atļauties, un tad sako līdzi, jo tad tu paliec tajā spēlē, tā kā aktīvāk. Jo, ja tu esi atslābis, un tad tev atkal jāpamostās un jāspēlē nākamais, garos turnīros, protams, ka mēģina nesakot. Jums nav tā, ka tad, kad partneri jāmin, kā izspēlētiem likt kungu vai kalpu, tad tu pats izdomā jau, tad tu saki, ka liec kalpu, Jā, tā. Man ir bijis tā, ka es nodomāju aitus, kāpēc tu to kalpu un izrādījās pareizi. Tad ir tā, situācija, kur partneris domā, un es domāju, par ko tas visiem bijis, es domāju. Arī viss tā, sēd un gaida savu nositienu, un domā. Viņi tā nestāvēja, tas ir. Starp citu, tajos brīžos, tu esi, un tev ir, citreiz ir tā, ka ir ceļš aizsardzībā. Mums ir skaidrs zināms plāns. Partneris sēž un domā, kur pat liekas, to, ko tu teici, par ko tu domā, un viņš izdara nepareizi. Ir, maigi sakot, ir tas tilts, pokerā bija tilts, dusmas, frustrācija, ko tu dari? Tu vari viņus reiz kaut kā izpļaut tās dusmas, nezinu, nevis pretī, bet viņam, bet sāniski, vai tev ir kaut kāda, metodoloģija, tehnika? Es cenšos ātri nomierināties, sakoncentrēties un viss. Un cenšos partnerim ļoti neteikt. Tur iepriekš bija bildes ar imantu, tur bija situācija, kur man bija iespēja
pateikt partnerim, jūtas man radās attiecībā pret partneri. Un es arī mazliet pateicu, un tas bija nofilmēts, un man bija iespēja redzēt sev no malas. Jā. Kas bieži negadās, ka tu redzi, kā tu izskaties tad, kad tu esi kaut kādās tur attiecīgi emocijās. Imants ir pacietīgs, sakarīgs, dzirdošs, un tur nebija daudz jārunā. Attiecīgi, ja es Ivara kungam pateikt, iespējams, man būtu jābēg. Es esmu bēgs kādreiz. Atgriežoties pie tā Rīgina Vaits, jūs ar Imantu palikāt beigās 3. vietā, jā? 3. jā. Tu redzēji video, pēc tam ierakstā. Skats no malas, kāds viņš ir? Skats uz mani, ja būtu Vispār, gan uz tevi, gan uz spēli. Teiksim, mēs cenšamies uzaicināt to pāri turnīru, nofilmēt. Viens ir tas, mēs pasakām paldies gan atbalstītājiem, gan reklamējam pašu brīdžu. Tas, teiksim, reizi gadā mēs varam to atļauties. Cik, teiksim, tu pats piedalījies turnīrā, spēlē labi. Tu bijāt arī starp citu, lai pat augstāk palikt. Tā 3. vieta, tas nebija nejauši. Tas bija tajā dienā, varējāt pat gan mēs pirms pēdējā sadalījuma vēl bijām pirmi. Un teiksim, tu skaties pēc tam to video ierakstā, ne? Jūs, man liekas, tu par kaut kāds 3 mačus bijāt pie pirmā galda. Jā. Un kā ir skatīties? Video ir ok. Kāds man nepatīk, šitajās bildēs tas nebija redzams, bet, kad taisa brīdžis portrets pie galda, kamēr tu domā, tad tas izskatās aptuveni tikpat briesmīgi, kā, teiksim, tie tramplīnu lecēji nofotografēt. Ja tur ir, pātrināts tas kritiens un sejas grimas ir diezgan izmainīts un brīdžam pie galda arī izmainīts. Man, teiksim, tādas bildes atsevišķas, labāk ir pēc. Labi, bet tā bilde jau speciāli nepauzēja. Nē, gan, tā kā... Vai tu redzēji, ka kaut kas labās? Mani bieži sanāca tā, ka diezgan bieži ir bildējuši, ka es aptuveni redzu, kur ir fotogrāfs, un tad es māku bišķiņu to seju sabīdīt. Piekoriģēt, jā, bet kāda īstenībā tā, protams, ir atsevišķi milzīga tēma, ja tevi nofilmē, tad, kad tu nezini, ka tevi filmē, tu teiksi, dari vienkārši lietu, ņem naudu no bankomāta ārā, un tu pēc tam vari sevi, tā kā paskatīties, kā tu ej, kāda tevi gaita, cik tu pārliecinās un vēl kaut kas. Tas ir tāds prikolīgs pasākums. Ja tu zini, ka tevi filmē, Tu sauc piedomāt. Pat tur uzreiz tu maini to. Līdz ar to tā viennozīmīgi pateikt, kā tu izskaties no malas, ja tu nezinātu, ka tev filmē būtu viena saruna. Nākamā bilde, tas ir Jūrmala čempionu kausa. Pirmkārt, kā tu pieslēdzies tajai komandai? Tev uzaicināja, tu pats viņus atradi, viņi tev atrada? Bija tā, ka mēs ar Jānu Ozolu pašķīrāmies pēc Jūrmalas, pēc Rīgina Vaita. Tad es Daugavai teicu, ņemiet mani nākamgad par rezervistu. Kā 5. cilvēku? Kā 5. jā. Viņiem tur notika kaut kādi procesi, bet neatkarīgi no manis komandā. Un tad tur komandā pamainījās pāri un pamainījās sastāvs, un tad viņi teica, lai es nāku spēlēt. Ne tikai spēlēt, bet es jau domāju, ka es nāku spēlēt nākamajā gadā. Bet ne, uzreiz uz to čempionu līgu un vēl kaut kas, restīvi man ierāva iekšā tā diezgan strauji tajā visā un tā.
Bet, teiksim, Champions League, tas ir, labi, varbūt tas nav otrs stiprākais turnīrs Eiropā, bet viens no stiprākajiem, 12 komandas. Tur daudz bija profesionāls komandas. Ar citu šitas te bildi no spēles pret Angļiem, viņi abi divi profesionāli spēlētāji. Jūs spēlējat divos pāros. It kā no vienas puses tikai 3 dienas, bet tomēr divos nevajadzēja trešo pāri. Vai tas bija tur komandas vecmeistari? Nē, bet tie, kas pamatsastāv lēmums, ka spēlēsiet divos pāros. Uz to brīdi man komandā nebija balstiesība nekādu. Jau, kā es tikko ienācu, tas normāli. Klausu visu, ko man saka. Tagad retrospektīvi skatoties, visticamāk, jā. Pie kam tā fiška komandā spēlējot 3 pāros, droši vien ir tā, ka viens pāris spēlē visu dienu, un tad otrs pāris pusi dienas, un tad pāris pēc tam pieslēgās pusi dienas. Tā, lai nav saraustīts, ka tur vienu maču spēlē, vienu nespēlē, vēl kaut kā. Grūti pateikt, tas arī ir diezgan atkarīgs no spēlētājiem. Fiziski tu labi jūties tās 3 dienas, vai bija pa daudz? It kā tikai 3 dienas. Pirmīt, mēs runājam, 2 sestīs nospēlēt nav problēma. To nevar turnīru salīdzināt ar citiem. Es biju pārbījies kā dieks, jo es nekad nebiju spēlējis šitādā līmenī. Man nebija, es vēl pie tam iepriekš paskatījos tur kaut kādas arī Champions Leagues un vēl turnīrus YouTube'ā ierakstām un skatījos, kā viņi spēlē un saprotu, ka man tur nav nekādu cerību. Es vēl atceros, mēs Ivaram prasīju, lai viņi vispār tur kļūdās. Protams, visi tur ir tādi, kas var kļūdīties. Es ierados, es arī nekad nebiju ar tām planšetēm. Jā, un tad cits nākamais jautājums. Planšetes solīšanā. Tavuprāt, tas ir ceļš uz plusu vai tā kā mīnus šīs tā attīstības? Droši vien, ka plus. Kad pierod pie viņām, tad droši vien tie ir plusi, jo tās kastes, kad bīda, tev patīk spēlēt ar planšetēm? Es tiku solīt ar planšetēm. Jā, solīt man patīk spēlēt, man noteikti nepatīk. Solīta bija forši. Vēl viena lieta, ko man redzēt, bilde enerģijas dzēriens. Es nezinu, kurš tas mačs bija pirmais, otrais vai kā. Enerģijas dzērieni tev dod to tonusiņu? Jā, es pīpēju arī. Ir iespēja uzpīpēt, tad arī aizskrien uzpīpēt. Jā, man patīk kofeīns, nikotīns, viņi iedod tādu būstiņu. Kamēr nav aizliegts, tikmēr atļauts. Kādreiz sensenos laikos turnīros visur bija. Pelntrauks maksā. Un varēja pie galda pīpēt, un es atceros Milgrāvs Varšavā. Pirms viņš mēģināja nodedzināt viesnīcu ar savu elektrisko vārītāju. Mums bija tāda no žiletēm sataisīti, ko uz turnīriem ņēma līdzi, un tad Andrejam bija liela krūze ar tēju un viens pols papīļiķi, kur iebēr tur peldus. Tas cilvēks ar žiletēm es uzvārīs. Jo ļaut pīpēt tagad pie galda, Tu pīpēt, ja? Jā, es domāju, ka varētu arī turnīru uztaisīt, bet tas būtu neoficiāli, protams. Labi, pēc čempionu kausa bija atlases uz izlases. Jā. Spēlējāt, piedalījāties, tikāt otrajā posmā.
Man liekas, 4. vai 5. palikāt, ja? No, 5. Jūs bijat 4. ja? Jūs palikāt 5. vai 5. 5. mēs, jā. 5. Nu, kāds sajūtas pēc tā turnīra? Nu, nomācošas, mēs tikām uz to otro kārtu atlasē diezgan viegli. Mēs, man liekas, tur gan ko 3. 2. palikām. Un pirmajā dienā tajā atlasē uz izlasi mēs to latviešu turnīru vinnējām. Un tad sāka būt pretvējs. Tāds, kad, pretvējs. Un kaut kādā brītiņā tā bura salūža. Mācu dolūža, kuģis nogrima. Un izlasē netikām. Tas gan bija žēl, jo tas bija tāds. Bet bija mērķis spēlēt, ja? Izlasē bija mērķis. Ko tu domā par formulu, kāda bija? Visu kaut ko, cilvēki tur gan tieši, gan netieši tur pa kaktiem runā, ka nevajag mums treneri, vajag, nezinu, brutāli, Pirmie 3 atlasē tie ir iekšā, tagad mums sanāk, pirmais pāris ir iekšā, 2., 3. pasaka treneris. Tas ir labi, slikti. Vispār tas arī pati tā izspēles kārtība, kur piesaistījām ārzemju pāris. Tā bija ļoti laba. Atlase uz izlasi bija laba. Es domāju, ka treneri. Ja mēs jautājums, kur mēs gribam tikt? Viss tā medaļa, 8, 10, 50%. Realistiski, ja mēs no 30, cik ir Eiropas čempionātā? Ap 3, 3-2 būs vasarā. Ja mēs gribam tikt 10, tad treneri vajag. Tādu treneri vajag, ja mēs negribam tikt 10, treneri nevajag. Ja treneris ir ārzemju treneris, tad jādara, manuprāt, tā, ka pirmie 2 pāri izvēlās 3. Kaut kā tā. Ka pirmie 2 ir pēc rezultāta. Pirmais, bet pirmie 2. Pirmie 2 pāri pēc rezultāta izvēlās 3. pāri no tiem 4, kas ir tikuši. 6. Jā, 6, bet tie 6 bija ļoti labi. Bet, teiksim tā, tu nospēlēji čempionu kausu, kur bija 12 komandas, no kurām Bulgāri bija tādi, tur bija arī džekas, maizīt pelna brīdžu. Serbiem tā komanda bija tāda, bet arī tur bija itāļi un poļi piesaistīti. Teiksim, tur top, man liekas, 6 vai top 8 komandas, labi, ne tā, ka visi profesionāli. Francijas komandā tā meitene savāca visu to komandu, atlidoja privātu lidmašīnu. Pārējie 5 ir profesionāli, tāpat Šveicei, Holandei, Norvēģijai un tā tālāk. Tagad tu nospēlē atlasu uz izlasi, tu redzi pārējos letiņus, tu redzi tos pašus Igaunijas izlase, Somiem bija izlases, principā spēlētāji. Ja tagad tev vajadzētu prognozēt, tā komanda, kas mums ir vasarā, viņi savāks 50%? Viltīgs jautājums. Tu vajag godīgāk? Protams, ka godīgi. Tikai vienīgi godīgi. Vai savāks 50%? Tas būs 10,01 vai vidēji. Skaidrs, ka medaļa nebūs, lai arī kā es gribētu medaļu vai ko, kā es neesmu tik neesmu. Tuvu 50%, bet es vairāk skatītos no apakšas šiem 50%. Pie optimāla rezultāta, ap 10. 10 VP. Bet vispār, teiksim, letiņiem, ne tikai bridžā, kā nācijai, kas vispār pietrūk? Mums ir pārāk, mums ir daudz gudru prātu, tradīciju krāt, tā kā dziesmā, ne? Bet kas mums bieži tā, ka nevaram minēt?
Tas nav tikai bridžā. Bridžā laikam vēl biežāk. Mēs esam tuvu, nevienmēr, bet bieži ir tā, ka nevaram vinnēt. Tas ir kaut kāds zemapziņā. Mēs esam maz un tie spēlētāji, kuri spēlē, mēs no sevis esam izspieduši ārā maksimumu. Respektīvi, mūsu vienkārši ir maz. Un līdz ar to tie talanti, kas mums ir no sevis izdabūjuši ārā maksimālo ko var sasniegt. Ja ņemam kaut kādas tur Holandes, Norvēģijas un vispārējo tādu tās brīģistu skaits ir lielāks, līdz ar to viņiem ir tīri proporcionāli tas talanta jauda, ko viņi ir atradusi, ir lielāka, viņi ir talantīgāki nekā mēs. Bet ir masu vajag. Vairāk masas, un tad arī tie talanti vairāk. Jā, jo redzi brīdžā, vajag pat redz, ko tie talanti dara. Viņi tādā Norvēģijā, tur Helgemo, tur Helnes, divi satiekās. Viņi ir talantīgāki nekā pārējiem. Viņiem ar pārējiem nav ko īsti tur čupoties. Viņi meklē citus talantīgos pasaulē, ar ko sačupoties, un tad tiem talantiem vajag vienam ar otru rīvēties. Jo tu spēlē pret stiprākiem cilvēkiem, jo tavs talants vairāk rīvējās ap viņu talantiem, un tad atgriežoties savā dīķī, tu pēkšņi var vinnēt visu. Šito īpaši šahā varēja redzēt, kur, teiksim, mēs bijām meistaru kandidāti, un mēs tikām meistaru turnīrā iekšā. Mēs, teiksim, spēlējam meistaru turnīrā, tur parasti vienam diviem meistaru kandidātiem laid iekšā, lai var izpildīt meistaru normu. Atgriežoties starp tiem meistaru kandidātiem, mēs varējām visu nomarkāt. Jā, mēs bijām galvas pārā. Līdz ar to es domāju, ka šis iespējams, ka mūsu talanti varbūt nav tik masīvi kā citu, un vēl vajag arī parīvēties, un it sevišķi ir iespēja uzspēlēt komandā ar viņiem, ka tu vari pāanalizēt sadalījums ne tikai pret viņiem, bet vēl arī komandā, un tā tas arī notiek, ka tie, kam ir šodien taisn diena, kam ir, tiem dos vēl, kam nav, tiem atņems to, kas ir. Respektīvi, ja tev ir talants un tu tiec pie talantiem, tu attīsties ātrāk. Ja tev nav talants un tu spēlē dīķī, kur tu biji, tas arī notiks. Nākamā bilde tieši visas trīs paudzes, var teikt, ja? Kur ir centrālā paudze. Eiropas čempions. Centrālā paudze, to arī var, kas ir šobrīd uz labu vinīgi, ne? Sāksim ar uzvaru Rīgas klubu turnīrā šogad, ne? Tad Tartu, kas tas ir? Tas ir Ogre. Esat vadībā komandu čempionātā. Pa kreisi jaunā paudze, kas jums Ogre pūta, neiepūta, ja, teiksim, aizmur. Un senioru, zelta paudze. Zelta senioru. Jā. Ar Ivaru mēs saprotamies tagad. Tie divi jaunieši, tie ir principiāli oponenti komandai Daugava, jo Daugava ir zaudējusi viņiem vienmēr visus mačus. Tad tie mūsu galvenie draugi. Respektīvi, es arī tagad divreiz zaudēju jauniešu komandai. Bet centrālā paudze, jā, mums izdevās apdzīt gan pieredzējušo paudzi, gan paudzi ar potenciālu. Bet, teiksim, ar Ivaru jūs daudz runēties? Vai tas ir tā aizgājāt uz turnīru, uz tādu savstarpējo sapratni, nospēlējāt,
Vinējāt vai augstu palikāt, ejam tālāk? Vai? Mēs pirms turnīriem, tagad sanāk turnīrs reizi mēnesī, un tad tajā pirms turnīra mēs attiecīgi nedēļu mēs solam trenējamies, tur runājam sistēmu, bet kaut kā maz sanāk arī spēlēt. Reizi mēnesī būtībā, jā. Tad vairāk uz gatavoties konkrētiem sacensībām un tad mazliet pirms viņu. Jā. Bet jokainā kārtā, varbūt tas saistīts ar vecumu, kādreiz nospēlēja, turnīru Igaunijā, un tad nevar sagaidīt nākamo turnīru. Tagad, kad nospēlē turnīru, un tev atkal jāspēlē. Tas laiks kaut kā starp turnīriem aizņemts ar citām lietām, īsti par bridži vajag nedomā. Bet, mēs nedēļu pirms turnīra tad gatavojamies. Un tagad aprīļa beigās Latvijas komandu čempionāts. Aprīļa galvenais turnīrs. Jūs esat vadībā, tas pārsvars ir normāls, bet nav tur vienā mačā var viņu izsēt. Mēs tā kā pūšam jums pakausī, tad tur vēl ir jaunatne, principā turpat netālu. Zelta. Vispār, formula, komandu čempionāta formula ir normāla, tev patīk, nepatīk, ja? Nē, galīgi nepatīk, un komandā Daugava tur tādas runas, ka nākamgad nespēlēsim, ja paliks šitāda pati. Jo viņa ir garlaicīga, ilga, Bet garlaicīgi ir stiprai komandai, tādā ziņā, vai ne? No savas komandas. Jā, kad mēs ar Jānu spēlējām komandā Quadrobert, tad mums bija daudz interesantāk, jo mēs knapi tikām uz otro kārtu, un otrajā kārtā mēs netikām uz trešo kārtu, tāpēc bija baigā cīņa. Quadrobert tik tiekšām, bet netikām. Tagad ir cita tā situācija. Ir pa garu tas turnīrs. Kaut kā es domāju, tur varētu pamainīt formulu, ka ir pirmā būtu Šveices kārta, varētu būt 3 vīkendos. Pirmā būtu Šveices kārta, kur pirmās 2 vietas tiek uz finālu. Un tad vēl kaut kādas komandas 4 atlasītos varbūt 2. vīkendā. Kaut kā... Respektīvi, tu labi spēlē, tad tev nenoslogo tik ļoti. To pirmo posmu iedod brīvu vai vidējo. Jā, tad cīņa pa pirmajām 2 vietām būtu ļoti izteikti, jo tās 2 komandas uzreiz tiek uz kaut kādu finālu, pusfinālu. Pārējām komandām iespēja cīnīties par tur 4, un tad tas 4 izspēlē savā starpā, kur 2 komandas tiek tālāk uz to finālu, kur 2 komandas jau ir. Bet tas pēdējais posms ir kā nokauta, vai pēdējais posms arī kā riņķis kaut kāds, vai 2 riņķi kā tagad? Es domāju, tās varētu būt, vienalga varētu būt 2 riņķi, varētu būt. Kaut jau ir interesantāk. No skatītāju viedokļa viņas varētu tur laist kaut kādā geografā, tos pusfinālus, finālus. Bet tad pirmās 2 vietām būtu tajā Šveices kārtā, pirmajā tajā vīkendā būtu baigais stimuls spēlēt, jo viņi pirmkārt tiek finālā, otrkārt dabū brīvu vīkendu. Un attiecīgi pārējiem arī būtu tur tāds, jo tagad tā otrā kārta praktiski viņi neko ļoti neizmainīja. Viss, kas bija pēc pirmās kārtas, tā arī palika otrajā kārtā. 2 svinīgās 2 iedavām brīvu. Jā, bet viņas jau bija pēc rezultāta. Tas arī
kas paliks 7. 7, 8 arī paliks. Jā, nu tādā ziņā, nu, kad bezjēdzīgi tā sanāk mazliet. Jā, līdz ar to tas baigi neparāda un nebija tāda astumiņa. Nu, tagad, protams, 3. kārtā jau būs astumiņi. Tur es ceru, ka būs tāda interesanta cīņa, kur varēsim pacīnīties. Nu, Mums jau ir savu tehniskie risinājumi padomā. Ja mums ir 3 pāri. Tā kā mums ir vieglāk. Nē, varbūt jūs kaut kur vēl 3. pāri piesaistāt. Nu, nē, mums ir galvenais īpaši nezaudēt jaunajai paudzei, jo iepriekšējā gadā Daugava zaudēja 0,25. Ir 0,20. Jo tur bija visādi arī skatītājas bija apmākušas, kurā vajadzēja parādīt, kas ir bričs, un tad attiecīgi Daugava nevarēja parādīt. Visādi, tā kā šeit tā taktiskā cīņa, nu, bet nenorakstīsim jau arī. Nē, nekā negadījumā. Tur arī, nu, kā briģā, ja spēlē aiziet. Arī tāds moments, var arī neaiziet. Tā, mums jau tā saruna pamazām, manuprāt, rīt uz finišu taisni. Man varbūt vēl daži īsie jautājumi. Cik briģu konvencijas vajag? Pilnai laivē. Tas ir baigais jautājums. Es cenšu atkal, ja tev ir zemais prāts, stiprs, un tad tu vari atcerēties visu kaut ko. Tad, lai tur ir 30 lapas puses to sistēmu. Ja tev zemais prāts nav stiprs un tu nevar atcerēties 30 lapas puses, tev ir jālieto pēc iespējas vairākas situācijas, kur tu vari, tā kā izdomāt, kas tas tāds ir. Nevis vienkārši tur ir 3 ērcem, tur ir 4 pīķos, 4 kāros, tur singlais 8 ērcenā un vēl kaut kas. Ir pāri, kuriem ir tādas sistēmas. Ir pāri, kuriem sistēmas ir tādas uz vienas lapiņas. Kaut kur pa vidu. Vajag. Bet, es domāju, ka tie Čempionu līgā tur varēja redzēt, teiksim, tās konvenciju kartas, kādas viņiem ir un ko viņi lietoja un ko viņi nelieto, kādas konvencijas. Agresīvi. Agresīvi spēlē, ja? Jā, agresīvi spēlē. Viņi tas tā ir citēm, bet jā, es domāju pa vidu. Ir tāds Latvijas bridža rokraksts? Ir tāds Latvijas bridžists? Viņu var redzēt, mēs viņu neredzam, mēs redzam Igaunijas bridžistu, jeb Somijas bridžistu. Kad tev pasaka Somijas bridžists, tev uzreiz rodās tēls galvā. Ja tev pasaka Igaunijas bridžists, tev rodas tēls galvā. Acīm redzot, ir arī Latvijas bridžists, bet to tad jāprasa lietuviešiem Igauniem, ko viņi domā. Tā ir vērtīga lieta, ka tu dabū savu tēlu. Kā tu izskaties, citu acīs. Forši, Mārtiņ, tev ir vēl kāds jautājums? Vai... Par tām konvencijām tad vēl pēdējo jautājumu. Kas ir tā viena konvencija, ko tu aizliegtu? Ko neļaut nevienam, ne sev partnerim nevienam spēlēt? Stēma. Stēmats jau tik kapā apgriezās. Nespēlēju un nerekomendēju citiem spēlēt. Forši, man liekas, mums bija super saruna. Nezinu, kā tev laiks pagāja baigā ātri. Es ceru, ka tiem, kas skatīsies, arī būs interesanti un tāpat kā mums pagāja ātri. Jā, paldies, zēniem. Tas ir interesanti un tāda ekskursu un
Atcerieties, ja es kādam esmu uzkāpis uz vaļā cimdes, Andra, Ivars, Andrejs, nu, ko es esmu pieminējis, atvainojiet, Ivars, Maija, komanda Daugava, jaunieši, tad atvainojiet, no sirds mīlu brīdis, visu. Nu, forši priecīgs svētkus, spēlēt brīdžu Jā, noteikti. un tiekamies droši vien vasarā. Tiekamies komandu čempionātā. Nu, es domāju, podkāstā nākamais būs vasarā. Mēs sapratām, ka biežāk par reizi 3 mēnešos mēs nevaram savākties, bet brīdžu ziņā notiek. Tiekamies talsos. Jā, un paldies, ka jūs šo te darāt. Tā kā Jā. jauks Tā. svētkus. Atā. Tā.